Labvakar, draugi! Šovakar mums bija ieplānots parunāt par slimībām, bet šodien notika kaut kas tāds, kas izmainīja mazliet manus plānus, par ko mēs runāsim. Sanāca tāda situācija. Viss ok, vakar uztaisīja postiņu, parunāsim par slimībām. Vakar uznāca tāda doma, vajag par slimībām tomēr izstāstīt, tādu iedvesmu atnāca, vai ne? Ok, šodien viss process sākas. Sāku runāt, minūti, divas parunāju, viss man noblokēja informāciju. Pilnīgi it kā manā galvā būtu tukšums par šo tēmu. Ok, es mēģinu nomierinos, sāku atkal no jauna. Atkal tas pats stāsts. Otro reizi. Vienkārši pazūd informācija. Saprotat? Vienkārši viņai pazūd. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mani pavadoņi, viņi mūs vada pa mūsu dzīvi, vai ne? Un viņi mūs sūta vienmēr zīmes. Un mani pavadoņi man blokē informāciju. Tas nozīmē, ka šobrīd jums tēma par slimībām nav vajadzīga, vai jūs vēl varbūt neesat gatavi viņai, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es nemāku izskaidrot tieši kāpēc, bet fakts ir tāds, ka man blokē informāciju. Tas nozīmē, ka nav īstais brīdis, draugi mani. Un tieši par šo mēs tagad mazliet par zīmēm parunāsim, kam arī ir saistīts tomēr gala rezultātā ar slimībām. Zīmes, tas ir ļoti, ļoti, ļoti superīgi un viegli paliek dzīvot, kad tu iemācies lasīt zīmes. Redzējāt, šobrīd notika tā. Noblokēja informāciju. Parasti es skrietu ar galvu sienā, es censtos no svīdis, mēģinātu kaut kā izpildīt savu to, ko es esmu pateicis un izdarīt, vai ne? Bet tas tiek bloķēts. Ko es darītu? Es sapsihotos, es sabojātu sev garīgo visiem pārējiem un būtu čau, vai ne? Un rezultāts nenāktu no sirds, un viņam nebūtu no viņa tādas jēgas no tā manis ierunātā teksta. Zīmes, draugi, zīmes. Tas ir ļoti, ļoti, kāpēc arī slimības mūs nāk. Pavadoņi mūs sūta zīmes ikdienā. Sajūtas tās var būt. Tas var būt jebkas. Tas var būt pilnīgi jebkas, draugi. Iemācāmies just sajūtat, jūtat sirsniņu, jūtat to, kas notiek, aizdomājieties. Ja kaut kas nenotiek tā, kā jūs vēlaties, ja kaut kas neiet, tad nevajag skriet ar galvu sienā. Apstājieties, padomājiet. Tāpēc, ka viss grūtais ir nepareizs. Ja tas ir grūti, tad stop. Tad tas nav jūsu ceļš. Jūs bremzē, jums neļauj kaut kas uz turieni iet. Jūs nokavējat, nezinu, lidmašīnu. Mašīnā ir riepa uzsprāgst, vai tur vēl sazinkas, neskrieniet pa galvu, pa kaklu. Tas viss ir normāli. Ir dažādas zīmes ikdienā, mazas zīmītes, galvas sāpes, piemēram, kaut ko iedomājās, hop, galva sāk sāpēt. Uzreiz pāanalizē, kāpēc, ko es tikko iedomājos, to un to, tātad tas laikam nav pareizi, un viņas pāriet. Tas reāli notiek ikdienā, mēs jau tā dzīvojam kādu laiku. Mācāmies arī, protams, vēl cenšamies kaut kā, mēģinām sevi arī kaut kur varbūt pagrūst, noskaņot, rekomendēt šodien 3 reizes vajadzēja video aplausties, lai man pieliktu, kas notiek, vai pat 4. Ja jums nokrīt kaut kas, mašīnas atslēgas, ejat no mājas ārā, nokrīt mašīnas atslēgas, padomājiet, kāpēc viņa nokrita. Nekas mūsu laikos nenotiek tāpat vien visam. Nevis mūsu laikos, bet vispār. Visam, kas notiek, ir kaut kāda nozīmē. Visam. Ieklausieties savā sirsniņā, atveriet, mēģiniet noblokēt savu smadzeni, savu prātu, atslēgt prātu tieši, bet atbrīvot dvēselīti, atbrīvojiet sajūtas, tieši sajūtas, emocijas pastumiet nost. Emocijas tā ir ego puse, tā ir prāta puse, tieši sajūtas, pozitīvās, negatīvās. Ieraugat, nezinu, tur hop, kūkas gabalu ieraugu veikalā. Kāda pirmā emocija ienāca prātā? Tas, ka viņa ir garšīga un viņa mūs vilina, tas ir cits jautājums. Kas pirmais tāds ienāca, pirmā emocija? Atgrūšana vai pievilkšana? Un mēģiniet tādā veidā strādāt, kā tas notiek. Es pieņemsim jau kaut kādu nedēļu laikam. Neesmu gaļu ēdis. Ne jau tāpēc, ka es esmu vegetārietis. Man vienkārši es viņu negribu. Man viņa ir godīgi šobrīd pat pretīga. Vienkārši es viņu nevēlos. Tas ir arī viss. Tā tas notiek tad, kad mēs mainām savas vibrācijas, ejam uz augšu, tad
tad arī viss pārējais mūsos mainās. Neapzināti, bet tas mainās. Mūsu sabiedrība mainās, mūsu prioritātes mainās, ko mēs ēdam, dzeram un visu pārējo, vai ne? Ir lietas, jā, kur mēs sevi tā kā mums būtu jāpiespiež atteikties no kaut kā negatīva, vai ne? Bet ir lietas, kuras pēc tam pašas pa sevi notiksies. Bet, jā, tātad par zīmēm. Zīmes vispār īstenībā atvieglo tā dzīvi. Ja jūs iemācīsieties saprast jūsu pavadoņus un sargingeļus, dzīve atvieglosies uz 100%. Un arī no slimībām tas ļoti daudz pasargās, jo daudz slimības mums sūta tieši pavadoņi. Tad, kad mēs viņus nedzirdam, mēs ejam kaut kur ne tur pa savu dzīves ceļu, vai ne? Pavadoņi mums sūta visādas zīmes, mēs viņus nedzirdam, un tad viņi mums sakājas beigt kopā. Varbūt tāds atdzirdēsim, jo priekš sargingeļiem, priekš pavadoņiem jau ķermenis tas ir vienkārši autotransports, ar ko nokļūt no punkta A līdz punktam B, tā ka viņi viņam nodara pāri un tā nav nekāda problēma. Tas priekš mūsu cilvēku ir kaut kāda šausmas, vai ne? Bet priekš dvēseles tas ir viss pozitīvi un viss ir kārtībā. Vai arī tur, nezinu, actiņas sāk sāpēt, tad jūs skatāties kaut ko no to, vai redzat, vai tieši pretēji neredzat, vai gribat ieraudzīt, varbūt jums nevajag ieraudzīt, vai arī tieši pretēji vajag ieraudzīt. Kaut kas ir ar skatienu, kaut kas ir ar acīm saistīts. Vai arī kuņģītis, kad sāk sāpēt, ko kuņģis kādu funkciju veids. Gremo, pārstrādā pārtiku, vai ne? Izdariet secinājumus, kaut kas notiek nepareizi. Ko mēs nesagremojam, kaut kādu informāciju vai situāciju vai kaut ko tādu savā dzīvē. Tā tas notiek, jā, draugi, un visas slimības ir, protams, tās ieplānotās slimības, un dvēsele ir ieplānojusi, ko mēs nevaram izmainīt, bet ļoti daudz pārsvarā slimības ir tikai un vienīgi no mūsu dzīves, no mūsu kurluma, no mūsu neredzības un visa pārējā. Redzat, kā gala rezultātā drusciņi atnāca arī par slimībām, bet par slimībām būs atsevišķa tēma, kaut kuru dienu. Nevaru solīt, kuru jūs, ja kas tur zem tā posta rakstat jautājumus par to tēmu vēl kādam, ja būs. Es ļoti labprāt uz visu kopā tad atbildēšu, bet ne šodien. Piedodiet, lūdzu, draugi. Man reāli bloķē vienkārši informāciju. Es nezinu, es sāku teikt divus teikumus un man vienkārši pazūd vārdi, ko teikt. Es nesaprotu, kā tas notiek. Nē, es saprotu, kā tas notiek, bet, jā, notiek ļoti skaisti. Vai nu jūs neesat gatavi, vai vēl nav īstais laiks, kaut kas ir. Vienkārši. Tā tas notiek, tā tas jāpieņem un nav ko tur pārdzīvot. Jā, draugi, par slimībām rakstat vai arī ierosināt kādu citu tēmu, uzdodat jautājumus, parunāsimies. Jā, būs īstais laiks, runāsim, darīsim, visu darīsim. Es cenšos, visu tagad pēc sajūtām darīt, pēc iedvesmas un pēc iekšējām sajūtām, to, ko vajag darīt, ne jau to, ko mana smadzene izdomā darīt. Pēc, ka smadzene ir mūsu ienaidnieks, viņa mūsu tieši pretēji bojā dzīvi neuzlabo. Dzīvojam pēc sirsniņas sauciena, pēc sirsniņas sajūtām, pēc dvēselītes, ne jau pēc iegalvotajiem stereotipiem no mūsu smadzenēm. Labi, draugi, jauku vakaru, vēlreiz piedodiet, ka nebūs par slimībām šodien pilns video. Centīšos nākošais. Jauku vakaru visiem, atā!